Marko pēdējās spēlēs ļoti rezultīvi spēlējumu un pats galvenais arī uzvaram. Ko par šo kausa pusfinālu? Patīkami iesaļot finālā, izdarījām savu darbu uz laukuma 4-0, sausais, daudz iesist vārtu kā parasti, tāpēc kā uzbrucējiem patīkami spēle. Kaut kur pēc 20. minūtes bija tuvu arī, lai hat-trick noformētu. Jā, labi, nedomāšu, tas, kā saka, attaisnojums, jā, nesanāca sitiens vienkārši. Kas ir tā viss pamatā, ka mums tā spēle, tagad tā labi, tiešām tā plūstoši iet un tie vārti arī lido? Es domāju, Džeka labā fiziskā formā, treniņu intensitāte ir maksimālā līmenī, visi atdod maksimumu, jo zinām, kas mums priekšā ir tagad jau kausa fināls un jāuzvar čempionāts. Zinām, ka Rīgā spēlējam un trenējamies uz top laukumiem. Šeit tāds, jāsaka, godīgi smagāks laukums. Kā tas ietekmē spēli? Godīgi sakot, pirmās 10 minūtes, tāpēc varbūt arī nebija pārāk labas, un otrais puslaiks jau iznākot uz laukumu bija šausmīgs, bet bija vienkārši jāsamaina spēles plāns. Mēs centāmies spēlēt tāpat kā pirmo puslaiku, bet laukums to neļāvā. Vajadzēja izdomāt citu plānu, un es domāju, tas Džekiem arī sanāca. Kā sadzīvojāt ar viņu to agresivitāti? Daudz tādu asu pārkāpumu redzējām. Kamēr es laukumā biju baigi, nebija asis, pēc tam jau es skatījos pa telefonu un bija diezgan asis, bet Liepā jau vienmēr tā spēlē agresīvi cenšas, īpaši, ja viņi tagad netika līdz mums, tāpēc viņi centās agresīvāk spēlēt, bet agresivitāte ir jāpārvērš arī vārtu gumos. Ko sagaidām no spēles Jelgavā? Pēc pēdējās spēles viņu viennozīmīgi grūta spēle būs, kompakta komanda, zinu treneri labi, tāpēc nebūs viegli. Galvenais, kā šodien jāiesit ātri vārti pirmajā puslaikā un tad jādod maksimums līdz pēdējām minūtēm. Paldies! Paldies.